Ar ziņām pasaulē Latvijā Latgalē Radio Alice Plus studijā Juris Saukāns. NATO šodien sāka mācības Somijas, Norvēģijas un Zviedrijas ziemeļos. Tajās nepilnu 2 nedēļu laikā piedalīsies vairāk nekā 20,000 karavīru no 13 valstīm. Somija, kas pērn pievienojās aizsardzības aliansei, uz Norvēģijas vadītajām mācībām Nordic Response 2024 nosūtīs vairāk nekā 4,000 karavīru. Tā ir lielākā Somijas karavīru grupa, kas jebkad piedalījusies mācībās ārvalstīs. Zviedrija arī kārto formalitātes, lai iestātos aliansē, un visticamāk jau šomēnes kļūtu par tās 32. dalību valsti. Mācības turpināsies līdz 15. martam, tajās piedalās ASV, Beļģija, Dānija, Francija, Itālija, Kanāda, Lielbritānija, Nīderlande, Norvēģija, Somija, Spānija, Vācija un Zviedrija. Mācībās galvenā uzmanība tiek pievērsta Ziemeļvalstu reģiona aizsargāšanai. Ķīna šodien paudusi cerību, ka attiecības ar ASV var uzlaboties neatkarīgi no tā, kurš uzvarēs novembrī gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās. Pekinai un Vašingtonai pēdējos gados ir bijušas nesaskaņas par tehnoloģijām, tirdzniecību un cilvēktiesībām, kā arī Taivānu un konkurējošām pretenzijām Dienvidķīnas jūrā. Latvijas finanšu ministrija vērtēs Rēzeknes iespējas saņemt valdības iepriekš februārī apstiprināto 5 miljonu eiro aizdevumu finanšu stabilizācijai, ja Rēzeknes dome pieņems sabalansētu budžetu. Par to informē finanšu ministrijas pārstāvji. Valdības 13. februāra lēmums par aizdevuma piešķiršanu paredz 3 nosacījumus – bezdeficīta budžeta pieņemšanu, norēķinu kontu pārcelšanu uz valsts kasi, kā arī Rēzeknes domes lēmumu, ka pašvaldības amatpersonas neuzņemsies saistības bez seguma. Šodien Rēzeknes pilsētas budžeta projektu paredzēts skatīt Finanšu un budžeta komitejā, bet vēlāk tas vēl būs jāapstiprina domei. 29. februārī Rēzeknes deputāti nolēma atbalstīt virkni pašvaldības brīvprātīgo funkciju un budžeta izdevumu optimizācijas pasākumu, lai kopumā ietaupītu 3,5 miljonus eiro, kas ļautu sabalansēt budžetu, līdzsvarojot pašvaldības budžeta ieņēmumu un izdevumu daļu. Starptautiskais pasažieru pārvadātājs Lux Express maijā plāno sākt komerciālos pasažieru pārvadājumus reģionālās nozīmes maršrutā Liepāja–Daugavpils. Patlaban tiek gaidīts Autotransporta direkcijas paziņojums par šī maršruta atvēršanu pārvadājumiem un atbilde uz uzņēmuma pieteikumu izsniegt atļauju. Direkcija lēmumu pieņemšot mēneša laikā. Vakar konstatēti 15 mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Kopumā šogad no robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti jau 126 cilvēki, bet humānu apsvērumu dēļ uzņemts 1 cilvēks. Saistībā ar nelegālās imigrācijas spiedienu noteiktais pastiprinātais robežapsardzības sistēmas darbības režīms Baltkrievijas pierobežā no šā gada 11. februāra vairs netika turpināts, taču Silenes robežšķērsošanas vietas darbība atjaunota arī netika. Zemkopības ministrija rosina valsts meža dienesta amatpersonām piešķirt pilnvaras pārbaudīt alkohola koncentrāciju izelpā medniekiem, kuri medību laikā izmanto šaujamieroci. Patlaban, lai konstatētu alkoholisko, narkotisko vai psihotropo vielu iespējamo lietošanu medību laikā, ir jāpiesaista valsts policija, taču tas prasa laiku un kavē operatīvu valsts meža dienesta amatpersonu rīcību. Valsts robežsargi Augšdaugavas novada Naujenes pagastā kādas Audi A6 markas automašīnas apskates laikā tās bagāžas nodalījumā konstatēja 60,000 cigarešu NZ Gold ar Baltkrievijas akcīzes markām. Uzsākts krimināla process pēc Krimināla likuma 221. panta 3. daļas par tabakas izstrādājumu nelikumīgu pārvietošanu, kas izdarīta lielā apmērā. Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu likumā paredzētais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz laiku līdz 5 gadiem, konfiscējot mantu. Ar ziņām studijā bija Juris Saukāns. Par ziņu raidījumu Ziņas bez robežām pasaulē Latvijā Latgalē saturu atbildes Alice Plus projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio